Hei, kā viši? Man te YouTube studio pačukstēja, ka jums patīk našvinieru video. Man priekš tevis kaut kas ir. Šodien mums ir plānā interesants projekts, bet šitas projekts sadalīsies divās daļās. Divu iemeslu dēļ, tāpēc kā mums uz vietas Ventspilī diemžēl nav ozola. Bet es nākamnedēļ tikšu pie savas ozola, tagad šitas projekts, ko mēs tagad sāksim šodien, šitas turpināsies nākamnedēļ. Un divi, mums noteikti nepietiks laika tam visam, tāpēc kā, neteiksim, ka šis projekts ir liels, bet viņš būs diezgan cimperlīgs. Laiks noteikti ierobežots, tāpēc kā te viss kaut kas notiekās. Te notiekās visādi maz darbiņi, visādi vakar darbiņi un tā tālāk. Viss kaut kas tāds, ko īsti video nepārvērtīs. Tātad šodien mēs strādājam pie kaut kā maziņa, precīzi. Pārbaudam visu kaut ko, skatāmies visu kaut ko. Var sakot, būs interesanti. Dodam virsū. Tātad šodien mēs taisam galda virsmu. Priekš viņas mums ir pieejami visi sādi našvinieru atgriezumi. Principā 3 krāsas mums ir ozols, ko mēs pagājušais balināja. Mums ir šitas mākslīgais našvinieris. Diez viņi sazina, kā viņas sauc, bet gan jau es noskaidrošu. Un mums ir arī šitāds gaišāks našvinieru atgriezums, kur arī mēs izmantosim. Mūsu ideja ir uztaisīt kaut ko šitam līdzīgi. Vai šitam. Kaut ko pa vidam. Mūsu ideja nav uztaisīt visu tik skaisti, jā. Mūsu ideja galvenais ir pārbaudīt, vai mēs to varam, un pārbaudīt, kā tas viss notiek. Es te pamocījos nedaudz mēģinot vienkārši uz baltas lapas sazīmēt kaut kādas leņķīšas un saprast, kas kā iet, bet principā manā darbnīcā vienīgais, kas zīmē kaut kādu noteiktu leņķi, tas ir vai nu šitas te speed square, vai arī garinātājs. Pirms sāk griezt našvinieru, sazāģējam 3 rombiņus, no kuriem uztaisīsim mūsu ornamentu, tā lai redzētu, vai viss leņķi iet kopā. Šis ir raksts, kas mums ir padomā, un nereiz vēl dzīvē es neesmu neko tādu taisījis. Tāpēc labāk pa ceļam vēl pāris reizes paeksperimentēt, nekā kļūdīties taisot gatavo produktu. Un kad zinām, ka leņķis ir pareizais mūsu būvē, varam uztaisīt šablonu, pēc kur pēc tam varēsim griezt našvinieru. Un tagad, ka mums ir šablons mūsu 60 grādiem, mums vajadzētu griezt našvinieru šaurās plāksnītēs, lai pēc tam mēs varētu tos 60 grādus nogriezt. Un kā tev liekas, cik platās strēmelēs mēs griezīs našvinieru? Uzmini no. Te džima tie melnie asmeņi, reāli manti ir. Šitas te no pagājušās reizes, es viņu tikai vienu to segmentu nolausis nost. Ar šitiem asmeņiem našvinieris griezās ļoti labi. Un principā 2 dienu laikā man nebija neviena piedzīvojuma. Un no šitām loksnītēm mums ir jāuztaisa šitāds. Un pa vienam to darīt, tas būtu vienkārši neprāts, tāpēc, ka uz katru tev nedaudz kaut kas nostaigā. Līdz ar to tev tas viss nebūs precīzs un neies kopā. Tad es pieņēmu lēmumu, ka tās loksnes, ko mēs sagriezam, saskočojam atkal kopā vienā palagā. Tā būs vieglāk griezt, un no vienas nogrieztas loksnes mēs dabūjam uzreiz 4 rombus. Atcerās, ka es šito visu daru pirmo reizi, un man tas viss ir kaut kas jauns. Tāpēc jebkurā brīdī ir tāda sajūta, ka var izlīst kaut kāds kāsītis, kas tev nobojās visu darbu. Mums tagad ir viena plata loksne, principā, kurai mums tagad vajadzētu 60 grādos sagriezt krustām šķērsām tādas līnijas, un tīri teorētiski tiem vajadzētu būt jau gataviem rombiem. Bet tas nav točno. Pienācis ir īstais brīdis, kad varam likt virsū šablonu, mēģināt griezt un skatīties, kā mums sanāk. Kad pirmā malī nogriezt 60 grādos, varam vienkārši likt virsū līmeņa rādu un gar viņu malu kopēt platumu. Galvenais atceries stingri piespiest. Tā, tīri teorētiski no šitā tagad vajadzētu sanākt smukam 6 stūrim. 1, 2. Man uz pirmo izdevās! Ej, nost! Puskūčis smuks! Ej, nost, labais, ne? Es pat negaidīju, ka uz pirmo šitā sanāks.
Karoči, kamēr mūsu veiksme vēl nav nekur pazudusi, kamēr mums te veiksmīgais mojoja visu uz vietas un viss notiekās tā, ka tam jānotiekas, fiksām dragājam visus pārējos arī. Principā griešana aizgāja kā pa sviestu. Nebija nekāda izrāuma un nekāda baigo problēma, un ik pa laikam mēs pielikam šablonu klāt, lai pārliecinātos, ka mums joprojām ir 60 grādi. Nu redz, burtiski no viena šitā te palaga mums tagad sanāca kaut kāda, plus mīnus 40, es domāju, tā ir šitie te rombiņi. Tā kā es domāju, tagad saskačojam arī tos palagus, griežam pēc grādiem, taisam nākamos rombiņus, un rītu jau mēs to visu varēs skočot kopā vienā lielā palagā. Tagad, kad ir skaidrs, ko darīt, no sākuma saliekam visu palagu kopā, pēc tam ar šablonu nogriežam 60 grādus galā, un tad ar līmeņa rādu vienkārši kopējam platums visā loksnes garumā. Pats galvenais šitai darbai ir stingri piespiest līmeņa rādu pie materiāla, jo ja viņš nobīdīsies, tev vairs nesanāks tieši precīzs rombiņš un tu nevarēsi figūru dabūt kopā. Šai projektā tāds joks notika tikai 2 reizes, un to, protams, atklāja tikai tad, kad lika visu mozaīku kopā beigās. Šitas darbs liekas it kā baigais sīkums, bet tas man aizņēma visu pirmo vakaru. Principā kaut kādas 3 vai 4 stundas. Hei, kā viši? Nākamais rīts ir klāt. Pulkstens ir kaut kā 9, mēs jau sākam visu taisīt. Ideja tāda, ka šitā te būs virsma, un uz šitās virsmas mēs sastēlēsim šitādu puzlu. Bet, kamēr mēs stelējam šito puzlu kopā, tikmēr šitam viltniekam atkal vajadzētu pa perimetru aplīmēt kaut kādu ozolu apkārt. Es viņam gribu tādu maliņu uztaisīt, un no našfinieru arī uztaisīt tādu kā rāmīti. Tā, lai sanāk, ka gar malām iet ozola našfinieris, un tas raksts tā kā nobeidzās. Un pēc tam jau uzfrēzēt kaut kādas apaļas malas vienkārši. Sākam ar to, ka nozāģējam ozolu līstītes, ko līmēt apkārt virsmai. Pat cik materiāla biezums ir 18, zāģējam viņus uz 19 mm. Pēdējo milimetru pēc tam noņemsim, izlaižot cauri biezumēvelei, tā, lai no zāģa nepaliek pēdas. Zāģis strādā vienkārši lieliski un ozolu zāģē bez problēmām, bet zāģējuma pēdas tik un tā paliek. Par sakot, šitās te mums tagad visi 3 ir vienā biezumā, vienā platumā. Nu un tieši tāpat kā pagājušais nedaudz biezāks par 18 laminātu. Lamināt nē, skaitu plāksni. Tālāk varam zāģēt ozolu līstītēm galvas 45 grādos un stiķēt kopā apkārt virsmai. Ar šo darbu nekāds īpašs problēmas nebija, tāpēc, ka zāģis zāģē diezgan lieliski. Tāpat kā pagājušajā projektā aiz zāģējumās detaļas noliekam garām kaut kādu skaitu plāksni tā, lai uz aizmuguri nerauj ārā materiālu. Kad viss salikts pa vietām, smērējam virsū taitbondu, salīmējam galas ar skoču un spiežam iekšā līmēties. Skočs palīdzēs detaļām nenostaigāt, kamēr līmes atsietēs. Pēc tam spiežam iekšā līmēšanas galdā, noķīlējam no visām pusēm, tā lai ozola līsts visur ir piespiests pie materiāla. Nu lūk, šitas te mums iespiests, un tagad mēs var ķerties pie galvenās sastāvdaļas visam šitam galdaņam. Šis ir tas, kas mēbelē visu izcel. Šis ir pats centrs, šis ir pats tas, kas piesaistīs uzmanību. Cerams. Karoči, tagad, kad mēs zinām, kāds būs mūsu galdaņa kopējais izmērs, mēs varam no malām paņemt kaut kādu attālumu nost. Nāc, es tev parādīšu. Karoči, ja šitā te mums ir kopējā virsma, tad šitas te mums apkārt būs tāds tā kā rāmīt. Ja kopējais platums mums ir 48 un garums 7,6,5, un šitas rāmīts būs 5, tātad vidus mums būs 38, 66 ar pusi. Vienkārši, ne? Tick-tock, motherfucker! Tagad uz šitā šablona mēs varam sākt kārtot mūsu mozaīku. Un es domāju, ka mēs izkārtosim šito visu, pēc tam uzliksim šito šablonu tāpatās virsū, un gar viņu malām arī nogriezīsim taisnās malas. Un te nu beidzot sākas ilgi gaidītais moments. Pats jautrākais visā šitai pasākumā likt to visu kopā.
Un no sākuma tas viss gāja kopā tīri tā neko. Pirmo stundu principā nebija vispār nekāds aizķeršanās, un viss gāja kopā ok. Visi stūrīši sagāja vienkārši ideāli kopā un pat nekāds šķirbs neredzēja. Ļoti svarīgi šitai pasākumā izvēlēties pareizo skoču, to visu līmējot kopā. Tu negribi noteikti ņemt plato skoču, tāpēc, ka tev būs ļoti plati jāplieš katru reizi. Un nevar ņemt pašu lētāko, tāpēc, ka tev reāli vajag, lai viņš ir lipīgs. Tu negribēsi, lai strādājot ar viņu un grozot, tev daļa no zīmējuma vienkārši atlīp vaļā viena no otra, parādās kaut kāds nevajadzīgs šķirbis. Un tagad apgriežam otrādi un apsīmies, kas mums sanācis ir. Vai te mums ir skočiņš? Nu re, ritīgi krut, ne? Sīkai droši vien bļaustās Minecraft vai Roblox. Fu! Ritīgi trikolīgs, man patīk. Karoče, turpinām likt puzli kopā un skatāmies, kā sanāks. Brīdis, kad pirmoreiz ieraudzīju, kā viss nostājas un kā izskatās kopskats, bija nenormāli iedvesmu turpināt darbu un redzēt, kā izskatās kopā jau viss galds. Kad tu koncentrējies uz vienu detaļu atsevišķu, bieži vien aizmirst, kā izskatās kopējā bilde un ko tu centies panākt. Un tad šitādi brīži, kad tu redz visu kopā, atgādini, uz ko tu tiecies, kas tev ir padomā un ko tu vispār dari. Nu šitā pagaidām. Atce? Ritīgi prikolīgi, ne? Man ritīgi patīk. Turpinot darīt darbu uz priekšu, tomēr ik pa brīdim izlaic kāds kāsīts, ko es esmu pieļaujis griežot rombus. Un ik pa brīdim nācās kādu gabaliņu piedzīt. Tas ir nogriezt nās kaut kādu nepilnu milimetru, kā kurā vietā. Tā, lai zīmējums visos stūros sajiet kopā. Lai saprastu aptuveni, cik precīzi bija jāstrādā, šeit ir viens no izrāvumiem, ar kuriem bija jācīnās. Pasies, cik mēs ir tū beigām. Reāli 1/3 kaut kāda palikusi. Tagad es vairs viņu tā neriskēšu celt augšā. Pie beigām mēs pacelsim un parādīšu, kā tas viss izskatās. Bet reāli šitas te darbs aizņem laiku. Es tagad uz šito jokas es patērēju kaut kādu, 2,5, gandrīz 3 stundas. Principā man jau līme sagatavai būs nokautus, un šitas te kā reiz būs gatavs. Starp citu daudz pa našfinieri interesējās, kur tāda var dabūt. Un šitas te ir no Intersijas. Tas ir no Intersijas, man gan viņš nenāca pa taisno no Intersijas, es viņu no kolēģi vienkārši atgriezumus dabūju. Bet es aprakstā iemetīšu viņu mājaslapu, un tā ir tā pati kompānija, kas mums uzdāvināja kontaktlīmu, montāžas līmu, laku. Tā kā, ja tev patīk tas, ko tu redz, droši ieej viņu mājaslapā, un tu vari principā uzsūtīt, ja ne visu, tad lielāko daļu no materiāliem, ko tu redz šeit, ko mēs strādājam. TikToks. Droši vien Toms atkal taisa tiešraidi. Es te brīžam šponēju un skatos laivas. Tā kā tā, palikusi mums vēl kaut kāda stundiņa, ko darīt te, tad varam jau ķerties pie virsmas, beigt nost un taisīt to kopskatu. Interesanti, ne? Kad darbs jau tuvojas beigām un tu tūlīt redzēsi gatavo produktu, tas ir kā tāds enerģijas šāviņš, kas ļauj darīt darbu daudz ātrāk. Un nu jau pie šitā darba ir nedaudz piešaut roku, tāpēc par spīti visādiem sīkumiem visi iet uz priekšu ļoti mierīgi. Un vēl pēc nepilnas stundas ķimerēšanās ir gatavs šis. Es esmu reāla kaifā. Viņš izskatās tik labi. Priekš tādu nieciņu, kas reāli uzražots no atgriezumiem, griezts tepat uz vietas, kā baigi precīzo lineāli izmantojot vecu līmeņrādi, ja? Pasies, ja kāds man vēl uzrakstīs, ka tev vieta pietrūkst, ka tev nav kaut kāda šitā te profesionālie instrumenti, ja? Nu, viss kaut kas man tur ir stāstīts. Nestāst! Lai uzražot našfinieru galdiņu, teiksim, ar šitādu te, tev vienkārši burtiski jāiet kaut kādā Intersijas mājaslapā, jānopērk maksimums kaut kāds 2-3 lapiņas, un visu vienkārši sasmenīts. Jebkurš taisns koku puļķītis kā atdarīts un griez un taisa. Jā, es esmu ritīgā kaifā par šito te, šis ir čotkīs.
pat cik vidējais ornaments ir pabeigts, ir laiks nogriezt viņam visas taisnas malas, tā lai varētu likt apmalīt apkārt. Te gan griežam ļoti daudz maziem griezieniem, tāpēc, ka galīgi negribas, lai kaut kur kaut ko izrauj vai saplēš. Griežot maliņas, ir vērts atcerēties, ka tu gribi, lai tavs ornaments tev izskatās simetrisks. Tas nozīmē, ka, teiksim, šitas ir vienādā garumā ar šo, un šitas te, gandrīz, es pat teiktu, ka ir vienādā garumā ar šo, šitas ar šito. Karačai interesanti. Tagad mēs viņam pa perimetru uzliksim apkārt maliņas. Pēc šitā visu čakara tam jau vajadzētu būt diezgan vienkārši. Bet, jebkurā gadījumā te mums jau būs vismaz šablons pēc ko griezt. Speed square. Štellē. Maliņas ļoti izdevīgi izvēlējamies taisīt 5 cm, tāpēc, ka tas ir mūsu līmeņrāžu platums. Kas nozīmē, ka, uzliekot virsū uz našvinieru, tu vienkārši viņam griez gar abām pusēm, un tev sanāks taisni skaisti našvinieru loksni. Gals 45 grādos piegriežam vienkārši ar speed square, tāpēc, ka viņam ļoti izdevīgi viens gals ir īstajā leņķī. Pēc tā visu darbu, kas ieguldīts pirms tam, šis jau likās pilnīgs sīkums, un darbs gāja uz priekšu pat nedomājot. Tā, mēs ir tikuši 1, 2, 3 malas mums ir aplīmēts, palikusi pēdējā. Ar šito te reāli ērti ir. Uzliec šito virsū, piespiedu un gar viņu varētu nāc griezt jau. Karačai ritīgā manta. Viņš gan ir caulās, bet grāds tas nemaina. Jaunais meistars arī atnācis, darbojās te kaut ko melām rokām. Ko tu dari? Taisīšu pistolē maks. Kamēr sieva darbā cieši, tikmēr mēs te ņemās brīžam pat trietā pa darbnīcu. Labāk, lai viņiem normāli ieradumi rodās agri, pirms viņi paspēja tikt pie datoriem. Ir labi. Agal es neredzu. Gūgus mūks. Taču uzmetāts tuvāk. Šitā mala, bet šito te es labprāt nomainītu uz šitādu griezumu. Šis laikam, es īsti neatceros, šis laikam bija radiāls. Un šis ir tangenciāls, pareizi es saku. Ja man skatās kāds, kas nesen beidz skolu vai našfinieru guru, tad droši izlabo man. Bet man liekas, jā, ka šis bija radiāls. Un ka šitie te, šie ir tangenciāli. Varbūt, ka es tomēr atrodu kaut kādu gabalu. Būtu ritīgi labi viņu nomainīt, vai ne? Haha, redz, ko es atradu. Nav fakts, ka šis ir īstais, jā, teiksim, šitas vīds galīgi nedarētu. Bet šitā mala, es domāju, ka viņa būs daudz labāk nekā tā. Redzi? Vismaz tā viena puses izskatīsies tad ritīgi smuki. Tā, jūs vēl te? Kā tagad izskatās? Labāk, vai ne? Tagad, kad virsam ir sašūta un gatava līmēšanai, varam pievērsties sagatavai, ko pirms tam ielīmējam. Ņemam ārā no galda, slīpējam malas, lai vienā augstumā, un tad jau līmējam visu kopā. Tagad detaļi mums ir saslīpēti. Šis mums ir gatavs līmēšanai. Ņemam ārā kontaktlīmi, smērējam un laižam. Strādājam tieši tāpat kā pagājušajā ar kontaktlīmi. Kleiberits 114,5. Ir vēl 120. Tas ir supragel, viņam gan ir rakstīts virsū. Tā ir daudz biezāk. Viņi tagad tāda, tā kā momentlīme gandrīz, pat vēl biezāk. Ja tev vairāk jāstrādā kaut kādām plāksnēm, kas jau ir plakans, es domāju tomēr, ka šis ir labāks variants. Jo viņa ir pietiekami šķidra, redz, tu viņu vienkārši var izliet. Tā kā tas ir pluss. Ar 120. supragēlu to tu tā neizdarīsi. Tas tev pašam būs vienkārši jāuzķēzē virsū un jāizsmērē pa virsim. Atbildīgs moments. Un šis tiešām ir atbildīgs moments. Galvenais, lai pilnīgi visi našvinieri palaks, ir nosmērēts ar līmi, tā lai nekur nepaliek kaut kāda savsā vietiņa.
Vitāli svarīgi ir tas, lai tev viss malas taisni pa perimetru būtu noklāts ar līmi, tāpēc, ka tur sanāk vislielākā slodze. Cilvēki lietojot galdu var paraut uz augšu kaut kādu našvinieru daļu, un ja viņi nebūs pielipusi, viņi vienkārši noplīsīs. Ļaujam līmē nostāvēties tik ilgi, kamēr viņi vairs nelīp pie pirkstiem, un liekam virsū mūsu palagu. Tagad apskatāmies, lai visi stūrīši mums sajiet kopā. Pagājušais mēs ar šito nolažojās, šoreiz vajadzētu izdarīt precīzi. Un kamēr sapņojam, ņemam ārā no vidus pa vienam dēlītim un sākam no vidus rulēt virsum klāt. Baigi svarīgi visu to palagu pierulēt kārtīgi klāt. No tā ir atkarīgs, vai tavs palags turēsies pie virsums vai nē. Īsāk sakot, ja tev ir sajūta, ka viss ir kārtībā un tu esi pabeidzis darbu, tad labāk paņem rullīt rokā un rulē vēl. Apakšā uzlīmējam vienkārši pārpalikumu no mākslīgā našviniera, kas mums palika pāri no pagājušās reizes. Pat cik nepietika garums, pa vidu ielīmējam parasto dabīgo ozolu. Pirms apstrādāt tālāk, nogriežam lieko našvinieru no malām. Un tad viens no grūtākiem šīs dienas uzdevumiem – noņemt lieko skoču nost no virsmas. Nosaukt pa zakonu podlasti. Šita te, kur es visvairāk uztraucos pa visiem stikiem, kur es visvairāk nervozēju pa to, ka kaut kas varētu apvērties un tā tālāk, viss ir kārtībā. Un šeit, kur es vismazāk pa to visu domāju, te mums ir problēma. Redzi, nav pieticis garums. Un stūrīts nav sapasējis. Nezinu, kā izskatās kamerā, dzīvē te ir gandrīz milimetrs. Un viņš nobīdās pa kaut kādu 3. Mēs varam pamēģināt te kaut ko ielikt, plānu šauru gabaliņu, un ja nesanāks, nu tad nesanāks. Un pateikšu priekšā, ka nosacīts sanāca. Uzlīmējam skoču uz našvinieru, un pēc tam precīzi nogriezam gandrīz milimetru. Ar nedaudz spēku, bet pēc tam viņš iegāja vietā tā, ka viņš tur būtu domāts. Tad pienācis laiks frēzēt virsmai profiliņu, tā lai virsum iegūtu kaut kādu raksturu. No augšpuses ar profilu frēzi un no apakšas vienkārši ar noapaļojumu. Un, protams, neaizmirstam par to, ko mēs visi mīlam darīt. Slīpēšana. Daudz slīpēšana. Tā, mums ir viss saslīpēts un mēs esam gatavi klāt ar vasku. Tā nost, cik labi izskatās. Tagad ir palikusi tikai viena dilēma. Vai viņi klāt ar parasto pusmetēto, vai varbūt viņi noklāt ar brūnīgo. Ne paši to tumšāko, tas, kas mums bija pirms tam, jā, tā rudens ogla. Bet ir arī rieksts. Nu, rieksts viņu uztaisīs tumšs, tas ir viennozīmīgi. Attaisīs vaļā un apsīsies, ne? Pat cik nevarēja izvēlēties par to, tad beigās pieņēma lēmumu vienkārši paraudziņus sasmērēt gan ar pusmetēto, gan ar riekstu. Un apskatīties, kurš labāk patīk dzīvē. Un tagad ļaujam kaut kāds 15-20 minūtes iesūkties, pēc tam slaukam nost un skatāmies, ko mēs darīsim. Un lēmumu es pieņēmu tikko, kā ieraudzīju, kā rieksts izskatās. Viņam ir tumšs patīkams tons, tāds tons, kādā es plānoju visu šito mēbeli. Tāpēc liekam virsum uz bukiem, liekam virsū jaunu rullīti un klājam visu ar riekstu. Galvenais strādājot ar toņiem uzklāt to visu vienmērīgi. Ja kādā vietā tumšu atstās vairāk virsū, visticamāk viņš iesūksies un tur paliks tumšs pleķis. Kad pagājuši 15-20 minūtes un eļļa iesūkosies, varam slaucīt nost lieko. Pirmās izmanto parasts vienkārši kokvilnas lupatiņas, un pēc tam, kad esmu noņēmis rupjo daudzumu, pārēju uz papīra salvetēm. Tieši tāpat daram arī ar augšpusi. Un izskatās jau vienreizēji, bet tagad jāpagaida 15-20 minūtes, un tieši tāpat kā iepriekšējo varam slaucīt nost un skatīties uz gatavu galdu virsmu.
Jāatzīst, ka pēdējās 2 dienās šis ir visbaudāmākais process. Tu burtiski redzi, kā parādās tavu darba augļi tavu acu priekšā, un kā atdzīvojies un piepildas tas, kas bija tikai tavā galvā, un ko tu pat nosapņot nevarēji, ka tavā vecā stallī kaut kas tāds kādreiz notiks. Nu šitā skaista, ne? Man reāli patīk. Šitā te es principā neesmu taisījis arī darbā. Mēs ar tādām lietām pārsvarā nedarbojās. Mums principā našfinieris kā tāds jau iet ļoti reti, kur nu vēl tā, ka kaut kāds mozaīks vai zīmējums vai kaut ko tam līdzīgi taisīt. Tagad tas ir kaut kas tāds, kas man vienmēr ir paticis, bet nekad nav bijusi iespēja viņu izpildīt. Un tagad, pat cik man ir vieta, kur to visu darīt, nu tad tikpat labi es varētu arī paspēlēties ar šito visu. Man itīgi patīk, kā tas tons izskatās, riekts, ja nemaldos. Viņš visu to ozolu atdzīvināja, jā. Es viņu gribu tieši tādu, kāds viņš ir šobrīd. Atcerās tā, ka vecās mēbeles, ritīgi našfinieru vecās mēbeles, kāds viņas laika tāds diezgan tumsnējs bija, jā, tāds ar kaut kādām tumšākām vietām, kaut kāda koksina iekrāsojusies, tieši tādas viņu grib. Un nākamnedēļ, tā kā šitam mēs uztaisīsim kājas, vispār būs bomba. Kā tev patīk epizode? Droši ierakst komentārā. Tieši tāpat iekomentē, kā tev patīk jaunie kameras leņķīši, tūplānu un vispārējais. Ja vēl neesi paspējis to izdarīt, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies nākamajos video. Mums padomāja daudz dažādu grandiozu plānu, tādu kā šis, un, protams, lielāk, bet to visu es varēšu tikai ar jūsu atbalstu. Kā nekautrējies droši abonē, piesako arī pārējiem maniem sociāliem tīkliem, TikTokā un Instagramā arī reizēm kaut kas parādās. Protams, milzīgs paldies kompānijām Intersija un Paint.eco, jo bez jums šitas te reāli nebūtu iespējams. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamnedēļ!